4 gadus neredzēta viesnīca. Tā suņa gan nebija, ne? Tikai šogad mēs šeit nedzīvosim. Redzēji? Teica, jums vajadzēja būt tajā datumā, jūs neatbraucāt, tagad ķipa viņa tā... Nē, viņa sajauca. Aizskrēja, apskatījās un viņa pilnīgi izmainījās. Nē. Всё хорошо. Tur nekā atcerās. Un iebrauc varbūt pat ar pūrām iekšā. Viņš to pastāst līdos. Tā, karoči, šitajā viesnīcā mēs nedzīvosim. Mēs te varam tikai uz brūkstiem. Šitajā mēs dzīvojām citus gadus, bet mums būs tagad citā viesnīcā. Privāta mājā, savs dzīvoklīts, atsevišķa ieeja, kurš būs mums pa šiko. Teica, patiks, jā. Mēs te varam uz brokastīm braukt, viņa teica. Tā kā laižam uz jauno viesnīcu un tur visu parādīs. Nu tā, karoči, esam atbraukuši, jo aiznesām mantas, tagad es iešu jums parādīšu, kur mēs dzīvosim. Tāda lūk mums ir mājiņa. Pa vārtiņiem iekšā. Tur mēs atstājam savu behu. Šito pusīti. Kas mums tur guļ? Tā kaut kā apmēram. Tur mums talčuks, dušiņa, lielā plaza pa diagonāli 100 metri. Tā kaut kā. Labi jāiet izgulēties un tad jau kalnu. Labrīt. Labrīt. Un jau spīt smuka saulīte. Pirmā diena mums lūk šāda. Meklēsim tagad stāvlaukumu. Brauksim vēl augstāk? Jā, vismaz uz to. Parasti mēs braucam. Jā. Pašai augšai nav jēgas celties. Nē. Tur bija normāli. Tur tāpatās nav tā garākā trasa, pa kuru mēs braukām. Tādi tie ceļi. Beidzot mēs atradām vietu, jā. Ar vietām te ir traģiski. Mikrofons ir tikai no priekšpuses, un ja tu runā no muguras, viņi diezgan slikti dzird. Labi, beidzot atradām vietu, kur pieparkoties. Ai, blīd. Nu tāpēc, ka es esmu sīki. Urā! Esam klāt. Es tādu mobiļos, ka mums pagriezās. Nē, viņš iepriekš vēl pagriezās. Tālūk. Beigās nebija tik traki, ne? Čiken, tu varēji dziļāk iebraukt. Dzirdi? Kāpēc nē? Atstāšu tāpatās? Atstāšu tāpat, jā? Jā. Ja tur baigies gabals vēl bija, kad tikai neaizķer purnu. Ideāli! Nu ko, iesim pamēģināsim dabūt tiketus haļaunos. Ja nesanāk dabūt tiketus haļaunos, tad mēs pērkam vienreizējo. Es nezinu. Nu, davai ies attīsties no Atkarībā, cenām. cik tas vienreizējais maksā. Jā. Ja maksā vienreiz pacelties, maksā, nezinu, 15 eiro un visai dienai maksā 20 eiro, tad nu pizdu to vienreizējo. Jā. Labi, taisamies, jā? Jā, labi taisamies.
Bišķiņi atbeidinājāmies, tāpēc, ka kalna biļetes ir dārgākas nekā bijām rēķinājušies. Zato viesnīca 40 eiro pusdiena. Uzcelties viens brauciens 22 eiro. Bet agrāk nebija tik dārgi, kaut kādi 11 eiro. Tas bija pirms 4 gadiem. Bet nekas šodien močīsim. Šodien skaista diena ir ideāla, vienkārši ideāla. Un tādas es gribēju visas 3 šīs dieniņas. Ja mēs šodien normāli noizinamies, es varu rītdien, nezinu, gulēt. Ja rīt būs tas sniegainais, puteņainais laiks, mēs varam atpūsties, izgulēties. Un pēc tam atkal, ja tur solīts, ja kā saulīt, mēs varam atkal atbraukt uz visu dienu. Super cilvēku maz, rindu nav, tā kā mēs varam sagaidām 1:00 un ceļamies augšā. Karoči, celsimies tagad augšā. Man arī nāk te blakus un sēdā. Es iešu tev blakus. Te mēs varam vienkārši malā ir. Kāpēc? Vieglāk būs nobraukt? Reku būs ņemķi. Viss bars būs. Jā, es varu. Tikai kur ej? Reku cilvēks bija, es domāju, ka viņš būs. Viņi gaida kaut ko. Es domāju, ka mēs šitā iedodamies. Mums tie dēļi, atceries, mums katram savu pusi gāja. Mēs paceļamies, jā? Skaties šitam manā. Ar kādam uz galvas uzšpļo. Jā, es kāpēc. Pastāja uzfilmā, kur mēs braucam. Kur mēs celsimies augšā. Šitie, kur vajag kājas. Tur stāsti? Tur stāstīja. Kur ir pati virsotne? Nē. Skapūzes? Nē, ja? Tu jau neredzi virsotni. Nopietni. Mums drīz būs jākāp nost. Būsim atbraukuši. Kur viens ceļš vēl, ne? Treku pa šitādu zobu mēs palecāmies un kritām. Pirmajā, tajā reizē. Toreiz vispār bija ekstrēmi, mēs tik ceļu vispār neredzējām. Bija tādi puteņi, tādi amerikāņu kalniņi. Tas slīpums arī, es tik domāju, te uzfotografēšu. Es, kad stājos, kad apstājos, es tikai sapratu, cik tas kalns ir slīps. Viņš naturāli bija šitā. Vai ne? Mēs jau kur to veco drezīni nevaram celties augšā, tā eiro joprojām strādā. Un tāds nāca apakaļ tajā video. Ja es pareizi saprotu, mums rekur jābrauc. Redzi tur, kur tie griežās. Jā. Jo telefons viss sniegā. Tāpēc, ka es tikko viņu iebāzu sniegā. Jā, koreči tātad aizbrauksim uz lielo pacēlāņu, tad uzcelsimies līdz virsotnei un tad jau atkal pieslēgšos pie jums. Bija labi. Koreči tātad mīsim uz Čokpoku virsotni. Tur augšā. No šeit mums redzēt nevar. Tā tev normāli nopīkstēvis? Jā, jā. Es tā roku uzreiz pielieku un viss kārtībā. Man arī. Smaka pretīga, ne? Jā. Dzirdēji? Ko? Taisnība jau ir. Nu, bišķiņā ir ar uz zāles padzird. Nevis bukstē. Tā šūkošanās gan tāda. Vai ne? Jā. Jā.
Karoči, pacēlāmies pašā virsotnē. Karoči. Pacēlāmies pašā virsotnē. Jū! Tagad. Kā tas meņķis reklāma, ja? Jā. Nu, viņi zina, pa ko viņi samaksā 40 eiro. Tā kā mēs, ja? Jā. Pa bērnu galviņiem. Nē, Teik, tur jau augšā var uzkāpt, redzi? Es ļoti labprāt būtu uzkāpusi, bet man tas Skaties, aiziet. Iesi tur kaut kur fotografēsies. Noliec šitā, lai nenokrīt un neaizšļūs kaut kur. Domā, tā būs labāk? Nu, viņš nešļūk šitā nekur. Šajien viņi nolaidās lejā. Spējuši Sigitam un fotosesiju taisa. Jasna kalns, jā. Jā, un tur ir Čokpo kalns. No vienas virsotnes var uz 2 kalniem braukt. Un to gadu, kad mēs bijām, bija smuks laiks, un mēs uzkāpām tajā virsotnē. Mēs nekad neesam viņu braukuši, mēs esam kaut kādu dienu varētu nolaisties pa viņu lejā. Un tā skaitās pati virsotne, Cik jā. tur bija? Neatceros, jāskatās bildē. Virs 2000 tur kaut cik tur metriem. Jā, ledus ir. Bet, rītdien sola sniegumu, ka sasniegs varēs tur uzkāpt. Jā, varbūt to visi priekšā, ja? Mums dēļas nies varam vēl tur uzkāptas. Un tā varam pačulot un laisties lejā. Jā, ejam tagad. Jā, bateriju rāda pilnu. Karoči, malcam lejā. Nu, es esmu gatavs. Aiziet! Hey, look at the sky. Hey, look at the sky. Ja? Pag atpūšamies no kājas. Zai, vispār nevar apstāties. Nē? Ko? Tu redzi, no kurienes mēs tikai esam nobraukuši? Nu, kas mums vēl ir ko braukt? Ļoti labi. Šitien jau ir stāvāks, tāpēc jau būs lēzināks. Tu jau baigi nesies starp citu. Es nevaru savādāk, Pafilmēs, vai tur pagaidīs, ka būs lēzenāks? ka būs lēzināks. Davai, tas tikmēr. Jo teicu, tad man būs jādomā filmēšanu, es kritīšu. Tagad Es viņu izslēgšu ārā tikmēr. Man forši man tik kāja bišķi piekūs, ka es vajag daudz Nē, trakoju. šitā. Tāpēc vajag atslābināt un uz abām braukt. Nu jā, bet kur tu spampuļu vajag vēl uz Latviju? Tālāk. O! Woo!
Ir okei. Davai mīnām. Hey, look at the sky. Hey, look at the sky. La 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 la. Hey, look at the sky. Hey, look at the sky. Koroče, besis. Koroče, nobraucām lejā, riktīgs besis. Ausis aizkritušas. Man nav īstenībā, es kaut kā nejūtu. Metam mieru, 2 reizes esam nobraukuši. Un braucam meklējam, kur pārēst, tad jau pieslēgsimies. Poņem? Pērciet Slovāku ūdeni. Jā, šitā pudelīte 2,20. 2,20 maksā. Labāks kā, mājās garšīgāks. Dārgākais ūdens, man liekas, pasaulē. Un tā tad braucām no kalna, paēdām. Tagad beidzās arī degviela. Tieši pilnu bāku izbraucām līdz šejienei. Iepildījām kādu 20 litri, ko uz vietas braukāties. Lai nav liekais svars kalnā jāvada augšā katru reizi. Tā kā, ko ar šito pirmā diena mums beidzās. Domāju, ka arī ar to arī beigsies video par šo braucienu. Tad jau, kam interesē, skatās, kam neinteresē, tie vienkārši skatās kaut ko citu, kas viņiem interesē. Jā, sekojiet līdzi. Būs noteikti. Parādīsim visas izmaksas arī. Labi, čau, tiekamies nākamajā video. Hotel. Ārēk arī Bociāni, ja? Pēc ievadots var paskatīšos. Pacēlamies pašā augšā un paskatīties, kas te pa skaisti. Tāda skata dēļ vien ir vērts šeit apbraukt.